reizi lidostā nosēdās viens svētais. Viņš nākot ārā no lidostas, viņu satiek žurnālists. Un žurnālists pienāk viņam klāt un saka, sakiet lūdzu, kas ir lielākā problēma pasaulē? Un mūsdienās vairums cilvēku domā, ka kas ir lielākā problēma? Tur karš Krievijā, Ukrainā, karš Palestīnā, vai tur sieviešu tiesības Āfrikā, vai tur kaut kas tāds. Un svētais paskatījās uz žurnālistu, neko neatbild, un viņš saka, kas tu esi? Žurnālists saka, nu kā, es esmu tur Džons Smits. Svētais saka, es neprasīju tev vārdu, kas tu esi? Žurnālists atbild, nu kā, es esmu žurnālists. Svētais saka, nē, es tev neprasīju, kas ir tava profesija, kas tu esi? Nu, es esmu biznesmenis. Svētais atkal saka, es tev neprasīju tavu nodarbošanos, kas tu esi? Nu, es esmu tur 2 bērnu tēvs. Svētais saka, es neprasīju, kāds tev ir ģimenes stāvoklis. Kas tu esi? Žurnālists saka labjūku, tu domā, nu, es esmu pabeidzis maģistra grādu tur žurnālistikā, es esmu pabeidzis maģistra grādu biznesa vadībā. Svētais saka, es neprasīju tev izglītību. Kas tu esi? Žurnālists apjūka, skatās uz viņu. Svētais saka, tā ir šodienas lielākā problēma, kad reti kurš var atbildēt uz jautājumu, kas tu esi. Ja vēlies noskaidrot, kas tu esi, piesakies atmakarī jogas kursam.